Šodien runāsim par tēmu, kas skar daudzas sievietes, bet par to nerunā. Tā ir piena sēnīte, jeb vaginālā kandidoze. Piena sēnīte ir maksts infekcija, bet maksts infekcija, kā mēs saucam, tāda parastā maksts infekcija, to izsauc piena sēnīte. Latīniski piena sēnīte sauc par kandida, tāpēc arī tāds nosaukums kādreiz sanāk dzirdēt vulvaginālā vai vaginālā vai maksts kandidoze. No vārda kandida, kas no latīņu valodas tulkojumā nozīmē balts un spožs. Un tā ir tāda salīdzinoši bieža problēma. Sievietēm ir aprēķināts, ka līdz apmēram 75% sieviešu vismaz reizi mūžā ar šo problēmu saskarās, un kaut kur 40–45% šī problēma var arī atkārtoties. Makstī dzīvo dažādas baktērijas, pamatā tās ir pienskābās baktērijas, bet arī piena sēnītes, tās kandidas nelielā daudzumā makstī dzīvo. Un viss ir labi, kamēr viss ir balansā, kamēr sēnītes tur ir ļoti maz. Bet ir kādi faktori, kas provocē to, ka tās sēnītes sāk vairoties, un tad arī sākās problēmas. Līdz ar to dot tādu garantiju, ka tas nekad dzīvē neatkārtosies, mēs nevaram. Bet, protams, pastāv iespēja, ka tas arī tiešām nav ne reizi dzīvē vai ir tikai vienu reizi.